Šī ir mūsu pēdējā iespēja. Tie, kuri varēja, centās izmantot iespējas ātri nopelnīt. Meistardarbs bija tas, ko nostrādāja Induls Bērziņš, veidojot Ceru klubu. Par varu ir jācīnās. Varu nedrīkst tā atdot. Latvijā kriminālā pasaule dalīja ietekmes sfēru. Tie ir meli, un tas, kas jums to ir teicis, ir melis. Šķēle, tas ir Šlesers, un tas ir Aivars Lembergs, kurš... Viņam arī nekāda draudzība pazīstot šos cilvēkus pēc definīcijas. Par savu darbu partijas veidošanā un vadīšanā es gribu saņemt vismaz 500,000 latu. Sveicināti! Šis ir raidījums Lielā Kristapa stāsti. Šodien runāsim par filmu 4. māja republika. Mums ir filmas veidotāji studijā, režisora Antra Cilinska un scenārija autors Jānis Domburs. Sveicināti! Sveicināti, sveicināti! Varbūt tā pāris vārdos, par ko īsti ir šī filma? Sāksim? Nē, sāc tu tomēr kā idejas. Pāris vārdos. Viņa ir par to, kā un daļēji kāpēc Latvijā nav noticis vai nav realizēts daudz kas no tā, kas 4. maijā vai ne tika sapņots vai cerēts 90. gada 4. maijā, deklarējot neatkarību, un kas varēja būt iespējas. Un iespējams stāsts ir par to, kādas ir mācības, lai vēl 25 gadus nepabradātu pa līdzīgiem grābekļiem. Labi. Stāsts par tiem pašiem grābekļiem, uz kuriem mēs ik pa brīdim kāpjam un kāpjam un kāpjam. Un tāpēc tā doma, ka varbūt viņus vajadzētu, ja tā cilvēks skatītājs skatās no ekrāna, kādi tie grābekļi izskatās, varbūt, ka varam neturpināt grābt. Kāpt. Tas tā kā Latvijas laikā bija Dreslera tās karikatūras, ja? Kaut kādas, teiksim, sadzīves ainiņām. Tad kaut kādā ziņā līdzīgi tas ir tā mazliet... Savā ziņā vispār ir līdzīgi. Nu, ja tā ļoti paskatās, vispār tad kāzas un bēres ir ļoti līdzīgas. Ja? Neapšaubām, jā. Nu, tad tā arī ir atbilde. Bet kas jūs pamudinātu to darīt? Pienākums pret daudz cietušo Latvijas tautu. Pienākums pret vai attiecībā uz tiem, kuri nav pelnījuši, lai viņu cūcības vai mazliet maigākus varoņdarbus pēdiņās, protams, kaut kā aizslaucītu vēstures mēslainē, vai arī viņi radītu diezgan sev izdevīgi, bet nebūtu patiesībai atbilstoši iespēju par to, kas īsti ko ir darījis vai kas daudzkārt svarīgāk nav izdarījis, atrodoties amatos, kaut kādos postiņos, ietekmēs, grupās un tam līdzīgi. Es domāju, tā arī tā lieta, kas dokumentālais kino jau faktiski, kāpēc ir dokumentālais kino svarīgs un kāpēc viņi taisa un kāpēc viņi skatās. Tāpēc, ka tas uzdevums ir tomēr likt domāt, mēģināt kaut ko saprast, izdomāt, patīk tas, kas tur ir uz tā ekrāna vai nepatīk, tā ir atkal cita lieta. Bet tas kaut kādu procesu virza uz priekšu. Man gribētu teikt, žurnālistikas uzdevums jau arī ir principā likt domāt, bet te ir tā liela atšķirība, ka žurnālistika, kur man šovasar aprit 25 gadi gluži nejauši nepieklājīgi, kāpēc šis žurnālistikā kaut ko dara. Žurnālistikā tā likšana domā, viņi tomēr ir ļoti īstermiņi. Tā vēstures mēslaina tur, daudziem darbiem iestājās vai dienas, vai nedēļas, vai varbūt mēneši 2 garumā. Un, teiksim, man šajā gadījumā, protams, bija tas lielais izaicinājums un lielā iespēja ļoti daudz ko, kas ir sakrājies, kas ir pateikts, varbūt lēnām nav pateikts, varbūt kādi dokumenti, kas varbūt ne visur ir nopublicēti un tam līdzīgi. Tad viņus kaut kādā saprasētā diezgan, bet tomēr formātā atstāt tādā žanrā, kurš ļautu domāt ilgāk, varbūt nebaidīsimies no šī vārdā un nebūsim latviski pieticīgi domāt nākamajām paudzēm. Skaidrs. Teiksim tā, es varu skatītājiem pateikt priekšā, ka tā jau ir nevis vienkārši žurnālistika, bet pētnieciskā žurnālistika, jo es diezgan labi zinu to visu, kā tas bija 90. gados. Un ko darīja jūsu nips un tā tālāk. Bet tas ir forši. Parlaments un valdība veidoja jaunu valsts pārvaldi, pieņēma simtiem likumus un lēmumus. Paralēli attīstījās mežonīgais kapitālisms Latvijas versijā. Gan masu patēriņa jomās, gan valstī strateģiskās nozarēs, tranzītā un finansēs. Daudzi lielāko privātfirmu īpašnieki bija cilvēki ar pieredzi padomju laiku varas nomenklatūrā. Daži arī tādi,
kam bijušas problēmas ar likuma pārkāpumiem. 86. 7. gadā ne tie muļķākie, bet apķērīgākie un cilvēki ar labiem sakariem to savu īsto lielo biznesu sākuši tajos gados, nevis pēc 4. māja. Tas ir jāatcerās. Arī daudz tie varoņi, kuri ir šodien jau, ja? Viss šīs te schēmas, kas tika iedibinātas, kamēr citi gājas tautas frontes mītiņiem, citi zēntais arī jau naudu. Kāda varētu būt šīs filmas mērķa auditorija? Es domāju, absolūti plaša. Pietiekami plaša. Mēs ļoti gribam, lai jauni cilvēki skatās šo filmu, jo no tām atsauksmēm un no tās sajūtas, kas ir gūtas no dažādām auditorijām, ir patiešām šie jaunieši, kuri varbūt piedzimuši ir pēc 90. gada, kuri ir uzauguši šajā laikā, bet nav interesējušies par politiku un par lietām, kas notiek apkārt. Un esmu dzirdējusi, ka viņiem ir tāda atklāsme. Viņi man daži ir teikuši, es tagad zinu, ko nozīmē vārdu salikums valsts nozagšana. Ja. Otra, es domāju, daļa noteikti ir tie, kas ir piedzīvojuši arī šo 90. gada 4. māju un ir izbaudījuši šīs sajūtas un šo tādu ļoti lielo pacelājumu un visu šo emociju, ja, gūzmu, un kuri varbūt bieži šodien saka, tas nav tas, ko mēs tad gribējām, ko mēs cerējām, par ko mēs domājām. Un es domāju, ka tiem skatītājiem noteikti arī šis es teiktu, ka ļoti, ļoti apjomīgais materiāls, kurš ir ielikt šajās 2 stundās, jā, ir patiešām tāds brauciens cauri ar ātrvilcienu šai vēsturē, jā. Šiem 25 gadiem, kur es domāju, jebkurš var apliecināt, ka ir pagājuši patiešām ātri un raiti, un te mēs esam, un mēs varam tādu svītriņu pavilkt un tad redzēt, kas tur ir noticis un kas nav. Man piebildu par tām mērķa autoriem, es domāju, ka ir daudz un dažādas. Nav daudz un dažādas. Es esmu pa brīdim bijis uz tikšanos ar skatītājiem. Man bija ļoti patīkami pirmā ģimnāzijā Rīgas ar vidusskolas skolāniem, kur man varētu teikt nelaid vaļā ar jautājumiem. Bija liels prieks, ka Pozitīvus festivālā teltī cilvēki stāvēja kājās un viss gāja labi. Bija pa ko parunāt, teiksim to tā, jā. Un man prieks, ka mani tuvāki un tālāki paziņas, man ik pa brīdim pārsteidz, ka viņi man prasa, kur to filmu var noskatīties, iedod man to Vimeo linku vai, ja tu esi īsti draugs uzdāvina disku, jā. Tādi, kas patiesībā vai viņiem liekas, viņi visu zina un saprot, jā. Vai arī tādi, kad man liekas, ka viņiem sen tas viss neinteresē. Līdz ar to tur ir tādas baigās apslēptās vēl lietas. Un pēdējā lieta, kas, protams, ir atkarīgs lielā mērā no antras, es domāju, ka virknei gan rietumu, gan austrumu valstu auditoriju, tādām jau domātāju auditorijām, es domāju, ka tur varētu būt ļoti labi viela pārdomām, kas ir līdzīgs atšķirīgs Austrum Eiropā un ko ir vai nav sapratuši rietumi par austrumiem. Kā notiek mežonīgais kapitālisms, kā notiek pārēja no sovietu totalitārismu uz kapitālismu un brīvo vai pusbrīvo tirgu, jo viņi vēl aizvien mācās. Viņi arī pa Krieviju daudz kaut līdz galam tā arī nesaprat šais 25 gados. Es domāju, arī tur ir ļoti daudz dažādu segmentētas auditorijas. Un kā? Kā tas notiek? Kā tas notika? Kā notika? Es domāju, ka Latvijā ļoti specifiski notika. Latvijā 3A fenomens, Andris, Aivars un Ainārs, tomēr bija specifisks. Arī citur, protams, ir kaut kāda oligarhijas tāda atlisinājumi, bet viņi ir bijuši citādāki. Vismaz skatoties, teiksim, un viņu tas piramidālisms ir citādāks. Grupējuma veidošanās, tā saucamā politekonomiskā grupējuma veidošanās tur Ventspilīs un Valmierās un Rīgās un ap vieniem vai citiem, teiksim, atzariem. Viņš statistiski pierādāms, ka Latvijā bija vismazākais partijas biedru skaits un visvairāk koncentrētā vara. Un ir. Īstenībā vēl aizvien statistika ir, vēl aizvien. Jā, ļoti daudz lietas jau turpinās. Viņas ir softētākas, viņas ir mīkstākas, viņas tāds pavatīti, jā, bet te pašā laikā viņas ir rafinētākas. Gluži nejauši tās valsts uzņēmuma vadītājs. Kā aizturēja, tā turpina aizturēt. Pat lai cik sūdīgi ir, kā mums likumsargi būtu. Tā kā notika ļoti eleganti, bet, protams, tas, ko mēs mēģinām pateikt, un tas ir galvenais, kas var atbaidīt daudzas mērķa auditorijas, notika jau cienījamie tautieši, vēlētāji, nevēlētāji, bailuļi, varoņi, emigranti, neemigranti. Toreiz jau frontes frakcija bija spiesta diezgan
saspīlēti diskutēt ar fronti kā tādu. Ventspilī tirdzniecības osta kopā ar pilsētas pašvaldību, ko vadīja par 4. Maija Republikas neatkarību balsojušais Aivars Lembergs, par partneriem izvēlējās Šveicē un Lielbritānijā reģistrētas firmas Multinord, Shelburne un nodibināja kopuzņēmumus Kālī Parks, Kālī sāls tranzītam un Venoil, naftas produktu tranzītam. Ap valsts uzņēmumu Ventspils nafta arī izveidojās privātu partnerfirmu tīkls. Lielākā bija Ventrans, kuras īpašnieki bija jau pieminētās SVH un Nordex, kā arī pati Ventspils nafta un pilsētas pašvaldība. Bet, bija taču sajūta, no kurienes nāk nauda politiskam procesam? Bija. No tiem, kam tā nauda bija. Filmā ir sauklis, nekur nav teikts, ka latvietim jābūt vientiesīgam, ja? Ir tā, jā. Lūdzu, paskaidrojiet šo. Tas ir Ulda Ģermeņa vēsturnieka, rakstnieka citāts, kurš, manuprāt, ir viens no tiem, kas vislabāk raksturo viņa pieeju un attieksmi pret dzīvi. Tas bija Antoneļo Samuelētē. Es to zinām ārā, ka virzīju šo kā moto. Es domāju, ka tas bija ļoti labs tāds moto, patiešām arī visā tajā procesā, liekot lietas kopā, atcerēties vienkārši, no vienas puses ir skarbie fakti un notikumi, no otras puses ir tas tomēr mēs viņu liekam kaut kādā formā un tālā un iekšā un tā pēcgarša. Es domāju, ka tas Ģermeņa citāts to pēcgaršu patiešām precīzāk raksturo. Pēc filma ir visjaunāko laiku vēsturi. Un Ģermenis jau var rakstīt par latviešu tautas piedzīvojumiem no vecākiem caur jaunākiem laikiem. Kāpēc slēpt ambīcijas? Varbūt mēs drusku turpinam. Ja? Varbūt mēs taisam pirmo Latviju pēdējās 25 gadus enciklopēdiņu sējumiņu. Jauno laiku, jā. Jā, bet pirmā daļa jaunie laiki. Mēs tā sakam, tā tas te viss mums veidojās, notika. Tā mēs pārgājām no padomu laiku uz brīvo valsti, bet šī mūsu tagadējā brīvā valsts jau ir ilgāk eksistējoša nekā pirmā. Pa mazu drusciņu. Bet ir. Drusciņu, jā. Un, teiksim, tāda tiltiņa metode salīdzinot, teiksim, to laiku ar šo laiku. Arī, teiksim, faktiski viss no nulles praktiski veidojās. Tāpat bija cilvēki, kas bija pie šprices tad. Neveidojās no nulles, ne tagad. Gan tur veidojās no Krievu puses, no Vācu puses, no tādas, no šādas. Es domāju, valsts, cilvēki jau nenāca, teiksim, tā no tukšumā jau nekas nevar tā būt. Es domāju, ka valsts jau viņi veidoja pilnīgi no jauna. Lai arī, teiksim, ir pārmantotība. Viss ir baigi relatīvs. Ko nozīmē veidot pilnīgi no jauna? Tu jau nāc pēc savas ģīmju līdzības kaut ko veidot. Un tad pēc tā ģīmju līdzības tu raksti likumus, pēc tā ģīmju līdzības tu izvēlies... Mēs zinām, kas rakstīja likumus, viss. Jā, tu izvēlies, kas kuros par to jau arī stāsts, jā. Tu izvēlies, ar kuru tu kaut kur kopā veidos kaut kādas struktūras. Nē. Jā, visai iedzinoties, teiksim, tā dziļāk. Vai tad ir tāda sajūta, ka ir kaut kāda tāda nolemtība vai... Nē, noteikti. Nē, es domāju, ka viss tas skaistums ir tajā, ka ir tradicionālais vienmēr jautājums, kāpēc jūs tik daudz negatīvā, un taču visur pasaulē, visur Austrumēropā, visur kaut kur ir bijis daudz problēmas. Visur zog, visur tā vēl blēdās. Ideālās pasaules, protams, nekur nav. Bet jautājums ir, ka katrā reizē tie sūdi var būt vairāk un mazāk, tās sūdzības var būt vairāk un mazāk. Un tā attīstība var būt ātrāk un lēnāk. Līdz ar to tur nav nolemtība, bet tur ir stāsts par Ģermeņa pieminēto naivu. Ja mēs ejam pa apli, un tas risks iet drusku ar citiem paņēmieniem, bet iet pa apli. Tāpat vāra kaut ko dara pa apli, tāpat mēs, teiksim, attiecamies sabiedriski kā līdzpilsoņi viens pret otru. Mēs ejam pa apli, mēs neejam pa spirāli. Un tā nolemtība jau nav.
šajā vietā, kur tu vari vai nu aiziet uz augšu, vai nu aiziet par riņķi. Tur nav nekādas nolemtības. Viņi nav ieprogrammēti, viņi vienkārši ir jāizšķirs, un tā ir tā izvēle kaut kāda, kur katrā brīdī tev kaut kādas lietas par kaut ko ir jāizvēlas. Vai tu protestē pret vieniem sūdiem, es atvainojos atkal par šo skaisto latviešu vārdu, ko dara tevis ievēlētā vāra, vai tu neprotestē, vai tu guli saulītē un sūdz aliņā? Un saki, viņi jau tur visu sadarīja. Tāpat nekas labāk nebūs. Es nepiedalos. Nē, tas jau ir tā pilsoniskā pozīcija, kur tieši tā, jā. Bet jūsu gadījumā arī, teiksim, tas ir subjektīvs skatījums. Protams. Bet fakti. Fakti ir nenoliedzami. Iesaudziet mani kāds pa vienu fakta tiesā. Sorry, nekas nesanāks. Augstākā padoma pieņem likumu par ārvalstu investoriem Latvijā. Piekamēr ārvalstīm nenodefinēja, vai tās ir ārvalsts, jo jebkuras offshore arī reģistrēts ārvalstī. Ka offshore darbības atļaušana it kā paredz to, ka tā nauda var atgriezties atpakaļ. Jautājums tikai viens. Kas tev uz offshore, kas viņa īpašnieki? Valdības lēmumi ļāva vietējiem privatizēt bez konkurences un gandrīz pusi no cenas samaksāt ar certifikātiem. Rezultātā vairāk kā trešdaļas uzņēmuma akciju pārdošanas cena teorētiski bija 72 miljoni, bet faktiski par krietni mazāku summu privatizētāji ieguva kontroli pār Baltijā vadošo terminālu, kas tolaik ik gadu pelnīja vairāk kā 20 miljonus. Certifikāti nebija šī pamatschēma, viņa kļuva par šajā laika gaitā, tā kā process bija pārāk garš, viņi kļuva par ļoti efektīvu līdzekli, lai varētu piedalīties tātad lielajās privatizācijās, mainot šīs daļas, kas tiek par naudu maksāts par certifikātiem, kāda ir secība, kur, kas, kā, kam ir tās lielās paketes. Izskan teksts, ka Ventspils naftas privatizācijā partijām ir bijušas konkrētas īpašuma daļas Ventspils naftā. Redzējis šīs daļas neesmu, bet visas tās pazīmes, kā uzvedās atsevišķi politiķi un tad un arī tagad, un par to rocību visu. Dažiem neeksistējuši partiju vadoņiem, tad atliek piekrist šim te apgalvojumam. Gāja runas gan par saimnieku, gan par Latvijas ceļu. Vai viņi dabūja? Droši vien kāds dabūja. Varbūt šīs partiju daļas pārvērtās jau finanses, bet to es tiešām nezinu. Oficiāli mēs zinām vien to, ka Ventspils naftas akcijas par certifikātiem varēja nopirkt arī tauta. Taču tā bija daudzkārt mazāka daļa nekā tā, ko par certifikātiem ieguva lielo akciju pakešu pircēji. Nolemts privatizēt vēl vienu no lielākajiem valsts uzņēmumiem – Latvijas gāze. Par lielākajiem akcionāriem kļuvuši Krievu Gazprom un Vācu Rūrgās. Iedzīvotājiem būs iespējas iegūt Latvijas gāzes akcijas publiskajā piedāvājumā par certifikātiem. Un kas jums liekas lielākais absurds, kas ir noticis šajos 25 gados? Veidojot filmu, mums bija kaut kādas... Ja man šķiet, ka tā, teiksim, ejot cauri tiem 25 gadiem, tas absurdākais ir, ka tie darītāji visu laiku ir vieni un tie paši šādā vai tādā kapacitātē. Un tas pārsteigums ir patiešām, ka pēc 25 gadiem viņi vēl var atļauties būt pārsteigti par to, ka ir tā, kā ir. Ja? Tas man nedaudz tomēr tā kā šokē. Un man šķiet, ka tas tā kā nav ok. Ja? Jo, ja tu esi atnācis un tagad šodien ievēlēts pēdējā saimā un saproti, kā tie visi tur pirms manis ir darbojušies, ja, vai es pēkšņi valdībā nonācis. Tā ir viena lieta, ja, bet ja tu tur esi bijis klāt un tu joprojām esi izbrīnījies, tad tā ir vai no augstas klases nekaunība, cinisms vai kas, jā, tā. Es varētu piekrist. Tur nav vai ir ļoti maz kauna sajūtas, kas tomēr, ja mēs runājam par morāles, kaut kādu saprātu būtu jābūt, tur nav gandrīz nemaz atzīšanās vai, teiksim, tādas grēku nožēlošanas. Jā, kaut kādā tādā nogal saprātīgā līmenī, nesitot galvu pret zemi un nošaujoties ar atvainošanos pēc nāves. Un man ienāca prātā, klausoties to, kā Antars saka, ka kontekstā tev iepriekšējo jautājumu Jungam pieder teiciens, ka dzīve sākās pie 40, viss pirms tam ir tikai izpēta. Tad redz, lai sagatavotos tai dzīvē pie 40, ja mēs runājam par valsts 25 plus gadiem, tā izpēta ir jāveic.
Un ne tikai mums, 2 vai 3 vai 23, kas nostās filmu, bet visiem grupā, lai saprastu, kā pa īstam dzīvot pēc 40. Jo nebūs tā, ka mēs pēc vienu dienu ievilksim elpu, nesapratīsim neko, kas ir aizvadītajā 25, 30, 35 gados noticis, un tad 40 gados mēs dzīvosim tā kā Nīderlanda, Beļģija, Vācija, Francija, jā, un vēl labāks. tad to kā varēs teikt, kad sākās viss no nulles, jā. Nu, nekad nekas nesāks no nulles, jā. Nekādi brīdinājumi zvani pēc 20 gadu pieredzes politbiznesa amatos tā arī nebija sadzirdēta. Tāpat kā savulaik nepamanīja ar varu draudzīgās bankas Baltija finanšu riskus. Šoreiz nepamanīja ar varu draudzīgās Pareks bankas riskus. Riskus ar noguldījumiem no austrumvalstīm un īpašnieku negodīgu peļņu ar paaugstinātām depozītu noguldījumu likmēm pašiem sev. Cutting expenses. It was difficult to imagine for our population in so huge amounts, and public accept it, more or less. Not happy, but accept. In your mind, how did we get to this point in Latvia? What happened? I think nothing special. Nekas īpašs. Skaitļos tā bija starptautiskā aizdevuma summa, kas pielīdzināma valsts gada budžetam, vai pat trešdaļai no visas valsts ekonomikas. Un nu neatkarīgā Latvija kļuva atkarīga no aizdevējiem. Īpaši bija arī daļa no šī aizdevuma Pareks bankas glābšanai – miljards latu. Latvija nebija īpaša tai ziņā, ka ekonomikas kritums un arī banku bankroti bija arī citās Eiropas valstīs. Tomēr tieši Latvijā krīze bija visdziļākā. Pat Grieķija vēlāk tikai 5 gadu laikā piedzīvoja tādu bedri, kā Latvija 2 gados. Visdziļāko kopš lielās depresijas ASV. Pat tad, ja mēs esam gājuši šitādā te bedrēs augšā, bet tomēr, to jūs nevarēsiet man atņemt manai paudzei. Mēs tomēr to sinusoidu esam virzījuši tā, ka mēs esam tomēr nonākuši vismaz tajā pieturā, ko sauc par NATO un Eiropas Savienību. Un godīgi sakot, nu jau ir pagājis 20 gadi, un tagad vien citai paudzei būtu jāsāk. Pēc Ivara Godmaņa valdības demisijas koalīcijā apvienojušās Tautas partija, Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība, Zaļo un Zemnieku savienība, Tērzemē un brīvībai LNNK. Šo visu, materiālu padziļināt, pētot un strādājot un montējot un apkopojot, līdz izveidojot šo kopīgo darbu, vai jums kaut kādā ziņā mainījās uz to visu kaut kāds redzējums uz to lietu? Darba procesā es tieši šeit man domāju. Uz tieši kuru lietu? Kā vajadzētu vadīt valsti? Nē, uz to, kas ir noticis, un varbūt kaut kāds, atvērās pēkšņi vaļā, nezinu, tur trešā acis. Nē, mana acis atvērās uz to, ka mēs visi esam ļoti ieaijāti ar ziņām un informāciju. Faktiski jau mēs, ko mēs darām, mēs saliekam kopā faktus un zināmas lietas, bet, kad tu viņus paskaties kaut kādā kontekstā un kaut kādā secībā, tad izveidojas kaut kādas likumsakarības, kaut kāda apjēgsme, ja? Un faktiski cilvēki ir pieraduši dzirdēt visu to katru vakaru ziņās, un viena neklausās, viena negrib dzirdēt, ja arī atrauta no konteksta. Tas skan kā varbūt skaista salda dziesma, ja? Un es domāju, ka tas pārsteidzošākais ir tas, kā mēs 25 gados esam tiešām atsaldēti uz šīm lietām. Ja mums, tāpēc arī šis sāks filma ar 4. māja materiāliem, kur tu redz cilvēkiem asaras acīs. Mēs esam visi gatavi stāvēt pie Saeimas barikādēs, vēl aizsargāt šos cilvēkus, ja? Bet nē, tā nav lirika, bet es domāju, kā mums ar laiku vienkārši mēs attālinamies no tās, es nezinu, tās nepieciešamības reaģēt no tām, mēs piedodam ļoti daudz, ko mēs izliekamies, ka mēs nedzirdam, mēs katrs skrienam savās lietās. Nē, tu zini, tajā likuma, tajā garumā kopā, jā. Es jums teikšu paldies. Jā, viss. Šis bija raidījums. Bija jaunums. Nu, jā. Katra no intervijām. Un intervijas bija bijuši augstākās padomes deputātiem vesels lērums.
Andris Bērziņš bija nointervēts pirms viņš bija prezidents, un nekad vairs viņš nepateiks to tagad pēc prezidentūras. Tā kā pa detaļām, tiem, kas iet līdz detaļām, tur ir ļoti daudz jaunumu. Šis bija raidījums Lielā Kristapa stāsti. Šodien mēs runājām par filmu 4. māja republika. Pie mums bija filmas veidotāji Anta Celinska un Jānis Dombūrs. Paldies, jums kopā bija Imants Strats. Vislabāk!